Aizvadītā nedēļas nogale Madonā atkal aizritēja suņu un prieka zīmē. No malu-malām šeit sabrauca haskiji, malamuti, dobermaņi un citu šķirņu suņi, lai kopā ar saviem sportiskajiem saimniekiem piedalītos Latvijas ziemas čempionātā un pasaules kausa posmā suņu kamanu sportā. Šīs ir sacensības, kas tehniski grūtajās Smeceres sila trasē pulcē spēcīgākos Latvijas un ārvalstu dalībniekus. Atdevām visus spēkus. Mana mazā torpēda, un es, cik man viņi bija. Bet superīga sajūta vienkārši. Dzināmies pakaļ, vēl mūs apdzina, un mēs ķērām, un tas bija super. Prasti mīksta, bet suns jau vēl uz priekšu, ātrums ir liels. Kura pieredze, kuro gadu, cik sen nodarbojies? Es jau reizi gadā tikai, bet trešo reizi šeit. Man tikai 20 km vispār neskaitās. Tā tīpa, iefotošanas aplis. Pētie smieklīgi 5 km. Tā plāšas izplaujusis. Tas nozīmē, ka... Nabagie suņi, godīgi. Tas nozīmē, ka šeit trasa jaudīgāka nekā Jā, citur? protams. Tik žēl, ka viņi tālu no Rīgas. Būtu labi, ka dabūtu tādu sporta centru, tuvāk Rīgai. Trasa šeit Madonā ir patiešām grūta, bet man patīk šeit sacensties. Pirms 2 gadiem te mačos bija pirmais. Arī šodien iet ļoti labi. Esmu laimīgs. Ļoti skaista vieta, lielisks atmiņas. Tāpēc noteikti arī nākamgad būšu šeit. Madona noteikti ir izaicinoša vienmēr. Principā priekš mūsu trases mēs izvēlamies visvieglāko konfigurāciju, kas vien šeit ir iespējama, bet tas nenozīmē, ka tā ir viegla, jo Madonā ir izteikti kalni, līdzenas vietas tikpat kā nav, tikai starta un finiša zonā. 2 dienu sacensības aizritēja dažādās disciplīnās – skijoringā, kamanās, minipūlingā un stafetē ar biatlona elementiem. Laikam mana slēpošana bišķiņ pievila mūs vairāk. 2 kritieni šodien, 1 kritiens vakardienas, bet stafetē ļoti labi, ļoti labi. Tad, kad skatās televizoru, kā to dara biatlonā, liekas vai viegli, bet treniņa šāvienos nešāv nevienu vispār, bet tagad tikai viena kļūda. Sprints tā kā nav priekš manas kategorijas, malamuts ir ilgā pārgājiens suns. Man ir zināms sasniegumi. Lielākais ir pasaulē ierakstīts Latvijas vārds ar 600 km Norvēģijā 24. gadā. Jā, Norvēģija paši bija šokā par to, ka malamuti nogāja 40 gadu sacensību vēsturē. Tas ir pirmais finišs ar malamutiem. Es tagad audzinu jaunos, lai varbūt mēģinātu vēlreiz noiet 600. Ja sākumā tas bija tiešām tāds brīvā laika pavadīšana un hobijs, tad tagad jau tas sāk pārvērsties par tādu nopietnāku sportu. Jā, jau braucam uz pasaules čempionātiem, Eiropas čempionātiem. Mūsu klubā ir arī vairāki iepriekšējā gada pasaules čempionāti godalgoto vietu ieguvēji. Tā kā cenšamies darboties un rādīt arī citiem, ko var paveikt kopā ar savu suni. Kausa dalībnieki malamuts, Sibīrijas haskijs, vācu īspalvainais putnu suns vai cita šim sporta veidam piemērota šķirne. Tas nav būtiskākais. Pats svarīgākais ir mīlestība pret suni un treniņš. Jāstrādā īsumā katru dienu ar viņu, jādod komandas, jābalvo viņš par to ir un līdz ar to arī tāds rezultāts ir. Ir, protams, brīži, kad viņam uznāk malnijā, un viņš neklausa, bet kopumā ir ok. Konvojs! Lejā! Šodien mēs palikām 2. un tad redzēs, kā mums rītdienies. Ja 50 liet. Man 50 gadi. Ja man ir labi suņi, es varu pasaules čempionātā startēt. Citur tikai jaunie, bet te varu arī es. Arī trase te lieliska. Jā, grūtā ar augstiem kalniem, bet suņi izturēja. Būt trasē ar suņiem, tas ir labākais, ko var piedzīvot. To nevar izstāstīt, tas ir jāizjūt. Tad vislabākais ieteikums atbraukt pie mums un izbraukt suņu pajūgā. Tad ir āķis lūpā un tad aiziet. Un tiesa, pēdējos gados suņu kamanu sports kļūst aizvien populārāks. Arī Madonā starp skatītājiem suņu saimnieki, kuri vērojot sacensības gūst iedvesmu sev. Meklējam sunim nodarbošanos vēl papildus, ko mēs kopā ar viņu varētu darīt. Un tad mums sniega suņi ierādīja, ka var tā vilkt, un mēs šodien mācamies. Tad, kā mums suns ir pēc izcelsmes vilcējs drusciņi, tad mēs arī viņam šo atrakciju mēģinām piedāvāt. Suns ir nokārtojis suņa terapeita eksāmenu te Madonā. Un tā kā tas ceļš uz Madonu mums jau bišķiņ ierasts. Smeceres sils, tas ir vispār savā ziņā aktivitātes pasaule, kurā ir visas kustības, aktivitātes, slēpošanas un viss augstākais, kas vien var būt. Un kur man arī meitiņa ir un arī piedalās sacensībās un tiešām parši visi.
super. Par sportisku Madonu. Par sportisku Madonu. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.